Čau visiem! Man prieks, ka jūs te esat. Šodien es gribu parunāt par to, kā ar diabētu dzīvot pilnvērtīgi un piedalīties ballītēs, festivālos un visur citur, kur notiek sakarīgi tusiņi. Zinu, ka daudziem, kas saskaras ar diabētu, it īpaši jauniešiem šķiet, ka tagad viss būs aizliegts, jo ir jādomā par cukura līmeni, insulīnu, ēdienu, bet tā nav. Dzīve tieši pretēji, varbūt pat labāka, jo tu zini, kā par sevi rūpēties, kā sev palīdzēt un saprast, kas tev patiešām patīk. Tāpēc iziesim cauri dažiem vienkāršiem, bet svarīgiem soļiem, kā piedalīties ballītēs un baudīt dzīvi. Pirmais solis – sagatavošanās ir atslēga. Sākšu ar pašu svarīgāko – sagatavošanās ir pats pamats. Ja zini, ka būs ballīte vai pasākums, kur vēlies iet, vari to izdarīt tā, lai viss būtu droši un forši. Ļoti noderīgi ir iemācīties plānot. Ja esi no tiem, kas uz ballītēm iet ar plānu, tā ir tava priekšrocība. Pirms pasākuma vari pārbaudīt cukura līmeni, lai zini, kāds tas ir. Paņem līdzi visu, kas tev varētu būt vajadzīgs – insulīnu, glikozes tabletes, kādu uzkodu. Ja tu labi jūties un viss tiek kontrolēts, ir daudz vieglāk atpūsties un izbaudīt vakaru. Otrais solis – paņem līdzi savus ēdienus un dzērienus. Nākamā lieta – ēdiens un dzērieni. Daudzi pasākumi ir pilni ar netik veselīgām uzkodām un dzērieniem, kas, būsim reāli, nav īsti draudzīgi diabētam. Bet tas nenozīmē, ka tu neko nevari ēst vai dzert. Protams, vari, bet ar galvu. Starp citu, tu vari paņemt līdzi kaut ko savām vajadzībām, kas tev patīk un ir veselīgs. Tas ir foršs veids, kā justies drošāk, jo tev vienmēr būs kaut kas, ko vari uzēst vai iedzert, nesatraucoties par cukura līmeņa izmaiņām. Turklāt, tā ir lieliski iespēja arī draugiem parādīt, ka veselīga ēšana var būt gan stilīga, gan garšīga. Trešais solis – zini savas robežas. Jā, es zinu, šis varētu izklausīties kā mammas padoms, bet ticiet man, tas tiešām ir svarīgi. Zināt savas robežas ir lieliska prasme, un tas nav tikai par diabētu, tas ir vispārīgi par labu pašsajūtu. Ja esi piekusis vai jūti, ka cukura līmenis svārstās, nekautrējies paiet malā un paņemt pauzi. Tas nenozīmē, ka tu esi out vai garlaicīgs, tas nozīmē, ka tu esi atbildīgs un pats par sevi rūpējies. Tev nebūs labāk, ja visu nakti būs uz kājām un ignorēsi savu ķermeni. Piemēram, ja jūti, ka cukurs sāk svārstīties, paņem pauzi, lai pārbaudītu savu cukura līmeni vai uzēstu kādu uzkodu. Ceturtais solis – baudi, bet ar mēru. Ja tu izlemi iedzert kaut ko grādīgu un gadi to ļauj, dari to ar mēru un apzināti. Jā, alkohols var ietekmēt cukura līmeni, un tev tas ir jāņem vērā. Tas nenozīmē, ka tu vispār nedrīksti dzert, bet dari to gudri. Piemēram, izvairies no saldējiem kokteļiem, kas var pacelt cukura līmeni, un izvēlies kaut ko, kas ir draudzīgāks tavām vajadzībām. Un nekad neej gulēt, nepārbaudot cukura līmeni, ja esi dzēris. Alkohols var likt cukura līmenim svārstīties arī vēlāk naktī, un tāpēc labāk ir būt drošam nekā riskēt. Piektais solis – esi atvērts, ja kāds jautā. Šis varētu šķist mazliet dīvaini, bet esi atvērts, ja kāds par to jautā. Man ir bijusi pieredze, ka cilvēki ir tiešām ieinteresēti, un tas ir normāli. Ne visi zina, kā ir dzīvot ar diabētu, tāpēc, ja kāds jautā, izmanto iespēju pastāstīt par savu pieredzi. Tā tu vari mainīt viņa domas un parādīt, ka cilvēki ar diabētu ir tādi paši kā visi citi. Turklāt, ja tavs draugu loks ir informēts, viņi var būt lieliska atbalsta sistēma. Ja tu kādreiz jūties slikti vai nepieciešama palīdzība, viņi būs klāt. Sestais solis – sagatavo rezerves. Kaut kas, ko es vienmēr daru, sagatavoju rezerves. Tas varētu būt enerģijas batoniņš, glikozes tabletes vai pat sula. Ja nu gadās, ka tev nepieciešams ātri paaugstināt cukura līmeni, šie nieciņi var būt tieši tas, kas vajadzīgs. Dzīvojot ar diabētu, vienmēr ir labi būt gatavam. Esmu pārliecinājies, ka tas tiešām palīdz justies drošāk un ļauj vairāk koncentrēties uz izklaidi, nevis uz satraukumu. Septītais solis – izbaudi mirkli. Galu galā, dzīve ir dzīve, un tev tā ir jābauda. Diabēts ir tikai viens mazs šķērslis, bet tas tev neliedz piedzīvot visus foršos mirkļus un baudīt dzīvi. Esi tas, kurš izbauda katru mirkli, esi starp cilvēkiem, draugiem un smejies līdz sāk sapēt vēdera muskuļi. Diabēts ir daļa no tevis, bet tas nav visa tava dzīve. Ar pozitīvu pieeju un zināšanām tu vari piedalīties pasākumos, justies labi un dalīties ar citiem savā dzīvespriekā. Ja tev ir diabēts, tas nenozīmē, ka jāizvairās no ballītēm vai jebkuras citas izklaides. Viss ir iespējams, ja vien tu zini, kā rūpēties par sevi. Un ziniet, draugi, tas nav tikai diabēta dēļ, tā ir forša dzīves prasme, ko vari izmantot vienmēr. Esi atbildīgs, esi pats un vienmēr parūpējies par savu veselību. Diabēts nav šķērslis, lai to dzīvi baudītu no sirds.